Kas ir astroloģija? Vai tā strādā vai nestrādā? Ja strādā, tad kāpēc strādā? Šie ir ļoti nopietni jautājumi, kas regulāri tiek uzdot un pa kuriem patiešām ir vērts domāt un diskutēt. Jo beigās jau tas skar visu mūsu dzīvi, visus mūsu dzīves aspektus. Būtībā jau tādas ļoti stingras un drošas atbildes laikam nebūs uz doto brīdi. Kāpēc astroloģija strādā? Ja mēs tā padomāsim, mēs jau arī godīgi pilnā mērā nemaz nevaram izskaidrot arī, kāpēc dators strādā. Jā. Dažādi IT inženieri tur kaut ko skaidros un kā tur tas notiek un vēl kaut kas notiek. Programmas viņi māk uzrakstīt, un mēs visi šīs programmas ļoti labi lietojam, bet īsti kā tur tas procesors strādā un vēl kaut kas tas aiziet dziļi kvantu mehānikā un dažādās ļoti vēl specifiskās dziļās tehnisko zinātņu nozarēs, kurās mēs nonākam līdz lietām, kur kaut kur tās atbildes beidzās. Tas vismaz uz šo brīdi. Varbūt vēlāk, pēc kādiem gadiem, šīs atbildes būs. Bet arī šodien tāda īsta skaidrība, ļoti viennozīmīga un tā stingri pateikt, kāds tad ir astroloģijas darbības mehānisms, mēs tā īsti nevaram. Bet diezgan droši mēs varam teikt to, ka šeit noteikti nav runa par to, ka kāds saka Mars kā planēta vai Saturns kā planēta vai Merkūrs kā planēta mūs kaut kādā veidā ietekmē. To gan diezgan droši var teikt, ka tā tas nav. Būtībā jau vediskā tradīcija runā nedaudz citādāk. Viņi saka planētas, Mars, Saturns, Jupiters, Venēra ir dievību mājvietas. Ja? Tad uz planētas Mars ir dievības Mangala mājvieta, planētas Saturns dievības Šani mājvieta, Saule dievības Surja mājvieta, un ka dievības mūsu dzīvi ietekmē. Šeit tad ir ļoti uzmanīgi arī tie, kas praktizē vedisko astroloģiju, tad lūdzu uzmanīgi izturaties pret pašiem astroloģijas pamatiem. Un ja jau tur saka, ka dievības ietekmē mūsu dzīvi, tad tā būtu vērts domāt un no tā iziet. Nevis no tā, ka tur kaut kur planēta, Mars, Saturns kaut ko tur ietekmē vai mēnesis Saule. Mēnesis Saulē, protams, ka mums ir ietekme jau uz mūsu dzīvi un tīri fizioloģija arī ir ietekme, protams, un mēnesis taču ietekmē paisumus, bēgumus, Saule ietekmē diennakts ritmus. Jā, tas ir taisnība, bet vai cik ļoti tas ietekmē mūsu psihes darbību, mūsu dzīves likteņus, tas ir liels jautājums, vai tur patiešām tā saikne ir tieši ar planētu Mars, vai Sauli kā zvaigzni, vai mēnesi kā Zemes dabīgo pavadoni. Bet ar attiecīgo dievību darbībām, jā, tas ir tas, kā runā vediskajā astroloģijā, kad dievības ietekmē. Bet, protams, ka vienmēr mēs jau tad arī gribam kaut kā tā materiālistiskāk saprast, kā tad viņas mūs ietekmē, kas tad īsti tur notiek, kā tad ir šīs darbības mehānisms. Būtībā jau ir tā, ka pēc šo dievību mājvietu, tātad planētu, atrašanās pie debesu juma, mēs izdarām kādus secinājumus par to, kā šīs dievības jūtās un ko no viņām varētu sagaidīt. Laika gaitā cilvēki ir uzkrājuši lielu faktu skaitu, apkopojuši, izdarījuši secinājumus, un tad uz šo principu bāzi tad arī balstās astroloģija. Tā kā mēs te vairāk, visi vairāk dzīvojam eiropeiskā kultūrā, eiropeiskā tradīcijā, tad varbūt pamēģināsim atrast kādus tādus eiropeiskākus skaidrojumus. Šajā video visi tie skaidrojumi, kas tālāk sakos, tie ir tikai vieni no iespējamiem variantiem, viens no variantiem, ko ir vēlams apdomāt un pārdomāt, bet nekādā gadījumā šajā video netiek pretendēts uz absolūto un viennozīmīgo patiesību. Noteikti nē. Viņa tāpat joprojām nav īsti mums zināma. Tad šeit varbūt izmantosim tādu lietu kā
sinhronitātes teorija. Tā ir tīra eiropeiska teorija, ko savā laikā formulēja Karls Gustavs Jungs kopā ar Nobelprēmijas laureātu kvantu fiziķu Wolfgangu Pauli. Šis sinhronitātes domāšanas princips ir ļoti būtisks. Ja? Viņš ir diezgan pretrunā ar to, kas ir deterministiskā domāšana. Deterministiskā domāšana tā ir tā, kas ir valdoša Eiropā. Un šajā domāšanas veidā psihika, cilvēka psihe tiek atdalīta no materiālās pasaules un tiek uzskatīts, ka mūsu psihe nekādā veidā neietekmē materiālo pasauli. Un šeit arī tiek domāts, ka viens notikums izraisa nākošo notikumu, un ka notikumi ir sasaistīti noteiktās tieši redzamās ar likumiem izskaidrojamās cēloņu seku ķēdēs. Ja? Bet Karls Gustavs Jungs formulē šo sinhronitātes principu. Un sinhronitātes domāšanas veids ir dominējošs austrumu pasaulē. Sinhronitāte tas nozīmē, ka ir notikumu vienlaicīgums. Tā to varētu tulkot. Būtībā sinhronitātes tās ir tādas nozīmīgas sagadīšanās, jeb parādības, kurā divas vai vairāk atsevišķas un savstarpēji nesaistītas pirmajā brīdī kaut kādas parādības, notikumi norisinās vienlaicīgas un tomēr ir savstarpēji saistīts, lai gan nav tādu tiešu pierādījumu, kas starp tām pastāv kāda tieša sakarība. Tātad tie ir kaut kādi notikumi, kas ir saistīti ar kādu dziļāku nozīmi. Sinhronitāte ir fenomens, kas raksturo tad nozīmīgu sakritību starp diviem vai vairākiem notikumiem, kas savā starpā nav saistīti ar šo cēloņu sakarību, likumu, bet tomēr ir šķietami saistīti ar kādu dziļāku jēgu vai simboliku. Jungs pauda ideju, ka visums nedarbojas tikai pēc cēloņu seku principa. Jā, cēloņu seku princips viņš ir nenoliedzami, bet tas nav vienīgais princips, pēc kā darbojās notikumi mūsu visumā. Ir vēl arī kāds šis princips, ko tad viņš noformulē kā sinhronitāti. Viņa ideja bija tā, ka visumā viss ir savstarpēji saistīts. Un ka notikumi vienā vietā var radīt kaut kādu psihofizisku ietekmi kādā citā vietā. Un ka jebkurš spēks, kas iedarbojas uz visumu, iedarbojas tajā pašā brīdī uz visu pastāvošo vienlaikus. Tie, kas zina Advaitas filozofiju, viņiem droši vien, ka šis formulējums būs diezgan pazīstams. Viss visumā ir vienots, un iedarbojoties uz vienu sfēru visumā, tu iedarbojies uz visu visumu. Ja mēs pavērosim sevi kā cilvēkus un pieņemsim sevi katrs cilvēks kā tādu mikrokosmu, mikrovisumu, ja kaut kādā veidā kaut kas uz jums iedarbojas, tas ietekmē taču visu jūsu dzīvi, visu jūsu stāvokļus, emocionālos stāvokļus, visu jūsu dzīves sfēru. Jūs visu kā cilvēku ietekmē jebkura iedarbība. Nav tā, ka kaut kas ietekmē tikai jūsu kreisās kājas mazo pirkstiņu, un viss. Un vairāk neko tas neietekmē jūsu organismā. Vai tā varētu būt? Šī Junga sinhronitātes teorija ir ļoti diskutēta, apspriesta, viņai ir daudz pretinieku, kas viņu sauc kā kaut ko nezinātnisku. Iespējams, ka tāds arī ir, bet paskatīsimies uz astroloģiju tiešām no šīs Junga formulētās sinhronitātes viedokļa. Jo būtībā sinhronitāte lieliski sasaucās ar to, kas ir Advaitas filozofija. Vediskajā tradīcijā un lieliski spēja pamatot astroloģijas darbību. Atcerēsimies arī to, ka Alberts Einsteins minēja, ka daži notikumi daļiņu fizikā šķiet notiek vienlaicīgi un ātrāk par gaismas ātrumu, un ka nezināmi apstākļi izraisa šķietamu notikumu sinhronu saistību. Mūsu laika atklājumu kvantu fizikā liecina, ka notikumi, kas skar vienas daļiņas, tajā pašā acu mirklī skar arī citas saistītās daļiņas, arī tad, ja starp tā pastāv ļoti būtiski attālumi. Nedaudz padomāsim par šo determinisko Eiropā valdošo domāšanas veidu. Tātad tur tiek teikts, ka viena darbība izraisa cita darbība. Jā. Dažreiz tas tā ir, bet tātad katrai darbībai ir savs cēlonis. Brīnišķīgi.
Un tā varētu būt taisnība, bet šajā deterministiskajā domāšanā, šajā deterministiskajā pieejā pasaules analīzē ir viens liels būtisks trūkums. Mēs visu laiku meklējam cēloņus. Mēs katram notikumam meklējam cēloni. Kas ir šim notikumam cēlonis, kas ir šim notikumam cēlonis? Ļoti labi, bet tad mēs vienalga visu laiku nonākam, kur ir cēlonis. Nu tad beigās saka, jā, tad bija lielais sprādziens, tas bija pirmsākums visiem, tas bija pirmcēlonis. Pagaidiet. Jā, bija notikums, lielais sprādziens, un ja ir deterministiskā pieeja pasaules analīzē, pasaules redzējumam, tad arī šim lielajam sprādzienam bija cēlonis. Mums rodās vienalga šis aktuāls jautājums par pirmcēloni. Kas tad ir visa cēlonis? Bet pēc deterministiskās domāšanas mēs nonākam pie tā, ka tāda pirmcēloņa nevar būt. Visur ir jābūt bezgalīgai cēloņu virknei. Tad nav sākuma, nav beigu. Pagaidiet, ja nav sākuma, nav beigas, nav visuma. Pagaidiet, bet visums ir acīm redzami, viņš ir. Mēs acīm redzami esam. Un būtībā jau ir šādi ar deterministisko domāšanas veidu, mēs nevaram nonākt līdz tam, kas ir pirmcēlonis. Un pirmcēlonis pat paliek noslēpts, un tā ir tā, kā Immanuels Kants to saka, tā ir lietas sevī. Ar deterministiskās domāšanas veidu mēs nevaram nonākt līdz lietu būtībai. Jungs saka, ka matērija un psihe eksistē reālajā pasaulē kā līdztiecīgas. Abas šeit eksistē, un tamdēļ teikt, ka psihe neietekmē fizisko pasauli, tā ir diezgan liela kļūda. Viņš uzskata, ka psihe un tās produkti ir tikpat reāli kā materiālie objekti. Padomāsim taču, zinātne, māksla, taču ir mūsu psihes darbības rezultāts. Ir mūsu psihē šeit eksistējoši, viņi ietekmē ārējo materiālo pasauli. Materiālā pasauli, protams, ka mēs taču saprotam, ka ietekmē mūsu emocionālos stāvokļus. Silts vai augsts taču mainās mūsu emocijas, cik mēs komfortabli vai nekomfortabli jūtamies. Šeit ir sakarība starp mūsu psihi un ārējo materiālo pasauli. Viss, kas ir cilvēka darbības rezultāts, taču ir cilvēka psihes darbības rezultāts. Jau senie grieķi, skaidrojot vārdu kosmos, apgalvoja, ka kosmos ir tāda ļoti sakārtota, savstarpēji miedarojušo sistēmu kombinācija, kuras neatņemama sastāvdaļa ir cilvēce, un tāda, kāda viņi ir ar savām jūtām, domām, emocijām, sapņiem. Tas viss ir kosmosa sastāvdaļa. Kosmosa sastāvdaļa ir ne tikai planēta Zeme, ne tikai mūsu pildspalva, bet arī mūsu domas, mūsu emocijas. Tas, kā cilvēka psihe tiek atzīta par pilntiesīgu visu reālo notikumu līdzlietnīci, ir atšķirības starp deterministisko un sinhronistisko domāšanas veidu, starp rietumu un austrumu domāšanas veidiem. Sinhronistiskajā domāšanā, tas, ko formulē Karls Gustavs Jungs, jeb kā jau to runā Advaitas filozofija vēdiskajā tradīcijā, viss, kas notika cilvēka iekšienē, tas ir viņa psihē, atspoguļojas materiālajā pasaulē ap viņu. Un tad sinhronistiskajā pasaules redzējumā visa pasaule tiek uzskatīta par vienotu un nedalāmu. Nevis tā kā deterministiskajā domāšanas veidā, ka pasaule ir kaut kas atsevišķi par sevi eksistējošu notikumu ķēdi. Sinhronitāte mierīgi pieļauj kaut kā rašanos bez kāda iemesla. Protams, ka rietumu deterministiskais pasaules redzējums liek skatīties uz astroloģiju ļoti skeptiski. Astroloģijas kritiķi pasauli redz kā vienu otram tikai šo sekojošo notikumu ķēdi materiālajā līmenī, un viņiem tamdēļ kaut kāda planētu ietekmes cilvēku psihi un visumu šķiet kaut kas ļoti absurds. Jo tur tad ir jārisina šie jautājumi par pirmcēloni, un viņš šo jautājumu ignorē. Būtībā jau visuma objektu eksistencē nav nekāda cēloņa. Viņi vienkārši eksistē. Saliekam kopā, ko mēs esam dzirdējuši varbūt daudzās citās garīgajās mācībās, ka dzīvība vienkārši ir. Sinhronitāte tas ir viens no visuma uzbūves likumiem, kura centrā ir cilvēka psihe. Es pats. Mēs esam saistīti ar šo pasauli ne tikai tāpēc, ka mums ir fiziskais ķermenis, bet arī tāpēc, ka mums ir dvēsele, kura piedalās visos notikumos. Te tagad ir jautājums,
Kā tad astroloģija un kāpēc tieši astroloģija? Bet, redzat, Saules sistēmas planētām ir arhetipisks raksturs. Arhetipi tie psihiskie stāvokļi, uzvedības modeļi, un ja viņi mūsos ir, tad viņi spēj izraisīt kādus notikumus. Analizēt notikumus mēs tur vienmēr varam atrast kādus arhetipus. Un šie tad arhetipi arī regulē mūsu dzīvi, vai ietekmē mūsu dzīvi, vai mūsu dzīvi virs kaut kur, bet atceramies, visi arhetipi, visi psiholoģiskās uzvedības arhetipi ir iebūvēti mūsu zemapziņā kaut kur ļoti, ļoti, ļoti dziļi. Atgādināšu vēlreiz, vediskā sistēma runā, ka planētas Mars, Saturns, Venēra un visas pārējās ir dievību, jeb arhetipu mājvietas. Un tad Saules sistēmas planētas ataino, ja projicē šos arhetipus materiālajā pasaulē. Tad astroloģija ir šī sinhronitātes izpausme. Astroloģija tur nav nekāda sakara ar maģiju vai pagātnes domāšanas kaut kādām paliekām vai mājticību. Nē. Te ir runa, ka astroloģija analizē mums dziļi zemapziņā esošu arhetipu izpausmes. Mūsu katra paša zemapziņā dziļi esošu arhetipu izpausmes. Astroloģija tad pēta saikni starp notikumiem cilvēka dzīvē un debesu ķermeņa stāvokļiem. Bet ne tikai debesu ķermeņa stāvokļiem. Principā jau ir visu materiālo ārējo pasauli. Astroloģija tas ir tieši ceļš uz cilvēka psihikas tad dziļāko slāņu izpratni. Ieskaitot ar citu arī kolektīvo zemapziņu, kur tad arī spēj izsaukt notikumus. Tātad astroloģija ir zinātne, kas pēta saikni starp mikrokosmu un makrokosmu. Par to, kā ir saistīts mikrokosms mūsu iekšējā pasaule ar makrokosms, ar pasauli ap mums. Un nav šeit obligāti jāpiesaistās pie zvaigznājiem, bet ir taču astroloģijas arī citas, kas runā par augu horoskopiem vai dzīvniekiem. Mēs vienalga kaut kādā veidā uzkrājam lielu daudzumu ar notikumiem materiālajā pasaulē, meklējam saiknes, kā šie notikumi materiālajā pasaulē saistās ar mūsu psihi, mūsu emocionālajiem stāvokļiem, mūsu iekšējiem pārdzīvojumiem. Meklējam šos saiknes, šīs likumsakarības, kā viņas sasaistās kopā. Tā, protams, tur ir kļūda, ka tikai un tikai vienīgi zvaigznes. Nē. Tas var būt jebkas, bet ir jāsameklē šīs likumsakarības. Vai viņas ir, vai viņas nav. Kā jau teicu, un sinhronitāte tad saka, ka meklējam notikumus, kas ir saistīti ar kādu citu dziļāku jēgu. Un ja mēs paši panalizēsim savu dzīvi, pavērosim savas dzīves, mēs skaidri zinām, ka ir notikumi, kas ir cieši sasieti ar cēloņu seku likumībām. Bet nav tā, ka pilnīgi visi notikumi mūsu dzīvē ir pilnīgi droši sasaistīti ar cēloņu seku likumiem. Tā vienkārši nav taisnība. Piemēram, jūs varat paskatīties pulkstenī, piemēram, jums pašlaik ir 8 vakarā. Brīnišķīgi. Un jūs izdarat secinājumu. Tātad rītā pēc 12 stundām Rimī veikals sāks darbu. Tad vajadzētu būt tā, ka jūsu pulkstens vai jūsu paskatīšanās pulksteni ir tā, kas izraisa Rimī darba uzsākšanu. Bet tur nav saiknes. Tādā veidā tas nesaistās. Ir sakarības ar pulksteni, laika zināšanu, un ir sakarības ar to, kā Rimī veikals strādās. Bet tā nav tieša cēloņa saka likumsakarība. Mēs zinām vispārējos principus par to, kā darbojās Rimī veikali, mēs zinām vispārējos principus par to, kā norit laiks, ar kādu ātrumu viņš rit, vismaz tā, kā mēs to esam vienojušies. Un mēs varam tālāk sasaistīt šos notikumus un izdarīt, balstoties uz vispārējiem visumu uzbūves principiem, izdarīt kādus secinājumus uz priekšu. Sasaistīt šos notikumus, mēs to varam, bet viņi nav cieši sasaistīti ar cēloņu seku likumu. Bet saikni tur ir. Šeit tad arī atceramies, kāpēc mums ir svarīgi izmantot visdažādākos šos materiālās pasaules objektus, piemēram, planētas, zvaigznes un zvaigznājus, jo viņi ir ļoti labi fiziski redzami, un tad pēc tā, kas notiek ap mums mūsu materiālajā pasaulē,
mēs varam sākt izdarīt secinājumus par to, kas notiek mums mūsu iekšējā pasaulē. Un otrādi, mēs arī varam sasaistīt savu iekšējā pasauli ar notikumiem ārējā pasaulē. Stādīsimies priekšā, piemēram, tādu situāciju. Ir uzbūvēta jauna, teiksim, 9 stāvu māja. Viņā ir, pieņemsim, tikai 2 stāvu dzīvokļi, un visi cilvēki iebrauc apmēram vienā laikā. Visi 2 stāvu dzīvokļi sākotnēji ir pilnīgi vienādi. Atšķirības, protams, vieniem tur logi ir vairāk uz ziemeļiem, vieniem ir vairāk uz dienvidiem, bet labi, lai būtu, izvēlamies tikai tos dzīvokļus, kuriem logi ir uz dienvidiem. Ieejas visas no vienas puses, viss plānojums, orientācija, arī krāsojums sākotnēji ir pilnīgi vienāds. Viss ir pilnīgi vienāds. Bet paskatīsimies pēc pusgada. Katrs dzīvoklis būs citādāks. Katra ģimene dzīvokli būs iekārtojusi citādāk. Cilvēki iekārtos savu dzīvokli atbilstoši tam, kā viņi jūtās, kā viņi domā, kāds ir viņu redzējums. Tātad ir saikne ne tikai no ārējās materiālas pasaules uz mūsu iekšējo pasauli, bet arī mūsu iekšējā pasaule nosaka apstākļus ap mums. Un mēs to varam prognozēt. Un tā ir atkal astroloģija. Un šeit tad, ievērojot šos daudzos notikumus, kas notiek ap cilvēkiem, kolekcionējot viņus daudz simtu gadu laikā, tad var izveidot zināmas likumsakarības. Un šīs likumsakarības var noteikt pie zinātnes, ko sauc par astroloģiju. Un te arī ir svarīgi atcerēties to, kas tad laika ritējums ir. Kad būtībā laiks rit uz priekšu, bet ar zināmu atkārtošanos visu laiku. Laika ritējumā ir cikli. Ziema, vasara, diena, nakts. Cilvēks dzimst, cilvēks mirst. Ir visu laiku cikli, kas atkārtojas. Un šie cikli atkārtojoties cilvēka dzīvē 100 reizes, 1000 reizes un vēl vairāk. Ja? Tātad cilvēku ģenētiskajā atmiņā ir uzkrājušies šie cikli par atkārtošanos daudzus tūkstošus reižu, ir izveidojušies tātad līdz ar to arī mūsu zemapziņā zinām cikli, kopējot šos te apkārt mainīgos apstākļus pēc zināmiem cikliem. Un te mēs tagad nonākam pie stāsta par zodiaka apli, par 12 astroloģiskajām mājām, jeb zvaigznājiem, kuri sako viens otram noteiktā ļoti stingrā kārtībā. Ja? Visu laiku tas ir rezultāts, kas ir izveidojis summējoties daudziem cikliem, kas mūsu dzīvē visu laiku ritmiski atkārtojās, nemainīgā kārtībā. Un ir kāds likums, kas nosaka, kā šie arhetipi viens nomaina otru. Arī šie zvaigznāji, auns, vērsis, jaunava, dvīņi, arī tie ir arhetipi mūsu zemapziņā. Kopumā kā tendence taču pavērosim, pavasarī mēs emocionāli jūtamies kaut kā nedaudz citādāk kā rudenī, ziemā nedaudz atkal citādāk, pavasarī atkal jau kaut kā citādāk. Ja? Ir kaut kādas šīs kopīgās tendences, kas ir uzkrājušās. Un te mēs nonākam pie tā, ka vēl mums ir jāpaņem vērā tāda ļoti svarīga lieta kā skaitļi. Vēdiskajā sistēmā numeroloģija un astroloģija tā ir vienota zināšanas sfēra, ja, un viņas nav atdalītas viena no otru. Ja. Un šeit atkal, kā zināms, skaitļi 1, 2, 3, 4, ja, līdz 9 pirmskaitļi, tad seko nākošais cikls 10, 11, 12, tad 20, 21, 23 un tā tālāk. Viņi zināmā mērā atkārtojas, bet kaut kā nedaudz citādāk. Tā kā tas notiek dabā, kā mēs to ikdienā visu laiku redzam. Skaitļi ir cikliski sakārtoti ļoti stingrā kārtībā viens pēc otra, un viņi atkārtojās ar noteiktu laika periodu. Tie ir ritmi dabā. Tie, kas ir pazīstami ar vediskos tradīciju, arī zina, ka ir šis te šivas ritmi, šivas spēlē damaru bungas, sit visuma ritmus. Visums dzimst, mirst, cilvēks dzimst, mirst. Tie ritmi. Visu dabu caurstrāvo ritmi. Šos ritmus apraksta skaitļi. Un šie skaitļi tad arī ir stingri sakārtotos arhetipus, kas mūsos ir noteiktā kārtībā. Tāpēc mēs varam palikt stingri pie tā apgalvojuma, ja
Zvaigznāji tie ir apstākļi, kas notiek ap mums, ka viņi atkārtojas stingri noteiktā kārtībā, bet visu laiku līdzīgi. Kaut kā pa spirāli varētu teikt, ka uz augšu ejot atkārtojas līdzīgi apstākļi līdzīgās situācijās. Un vienmēr auns, tas ir sākums, aktivitāte, ja? Tālāk tur, piemēram, svari attiecību veidošana, un tālāk nonākam līdz dzīves, kas ir cikla noslēgums, 12. Ja? Kas ir pāriešana uz nākošo attīstības apli. Un tā 100 reizes, 1000 reizes, miljoniem reižu. Astroloģiskais zvaigznājs ir arhetips, kas atrodas mūsu ikviena zemapziņā. Zvaigznāji ir mūsu psihes sastāvdaļa. Būtībā tā ir nedaudz terminoloģijas problēma, ka mēs tagad sasaistam tos svarus, kas tur ir novērojams pie debesīm, to dzīves sfēras daļu, kas ir mūsu zemapziņā iebūvēta. Tas reizēm tad rada šo pārpratumu, kas tad īsti ir kas, un tad šķiet, ka tur tās zvaigznes, tur no auna zvaigznāja vai dviņu zvaigznāja, tur mūs kaut kādā veidā tieši ietekmē. Nē, viņi apraksta to, kas notiek mūsu psihē, mūsu zemapziņā. Viņi sniedz mums informāciju. Un šī ir ļoti, ļoti, ļoti būtiska lieta. Pirmajā brīdī jau šī, kā tur liela starpība? Ietekmē tur tas auns vai apraksta? Tā ir kardināla lieta. Jo, ja mēs sakam ietekmē, tas nozīmē, ka visu problēmu cēloni mēs izceļam no sevis ārā. Mēs sakam, kāds kaut kur citur mums ir sagatavojis problēmas, neļauj man dzīvot tā, kā es gribu, neļauj man darīt to, ko es gribu, liek man ierobežojums, man te traucē, vai dod man labās balvas, tad man pašam neko nevajag darīt, es visu varu sagaidīt, vai arī, ja notiek kaut kas slikts, nu ko tad es tur? To jau tā visums sataisīja. Es noņemu atbildību no sevis. Es noņemu no sevis motivāciju, garīgi augt un attīstīties. Būtībā šī domāšanas veids, kad cēlonis notikumiem ir ārpus manis, ir atbildības noņemšana no sevis un pārcelšana uz kaut ko citu. Vai arī reizēm šis filozofijas veids tiek mākslīgi uzturēts, tā būtībā ir verga filozofija, kur tiek teikts, tu pakļaujies, tev viss tika pateikts, tev viss tiks norādīts, tu tiksi novirzīts, kas tev pienākās, tu dabūsi. Pagaidiet, es esmu pats dzīves radītājs. Es radu savu dzīvi, un atbildība uz manu dzīvi ir tikai un vienīgi uz manis. Un sāk domāt, ka mani tur ierobežo, programmē vai vēl kaut ko, to ir iespējams tikai tad, ja tu pats tā domā. Bet ja tu saki, nē, es radu savu dzīvi pats, tad tu viņu arī radi pats, un neviens cits tavu dzīvi neradīs. Un šeit ir svarīgi to saprast, jo pretējā gadījumā mēs sākam ļoti dīvaini interpretēt to, ko par mums saka astroloģija vai ko mums saka horoskops. Ja mēs sakam horoskops, tur kaut ko nosaka, tad kaut kas tur kaut ko nosaka, es neatbildu ne par ko. Ja es saku horoskops, astroloģija man stāsta par manām iespējamām, par maniem procesiem, manī iekšienē, tad es sāku saprast savus procesus, un ja man ir mērķi, man ir kādi uzdevumi, tad es varu sākt pats sevi regulēt un virzīt. Zvaigznāji runā par ļoti dziļiem mūsu pašu zemapziņas procesiem. Tamdēļ ir ļoti uzmanīgi ar viņu interpretāciju. Tā vienkārši interpretēt zvaigznāji, kā tas ir astroloģijas mācību grāmatās, ir diezgan tāds vienkāršots veids, vai arī domāt, ka 12 zvaigznāji, tas ir 12 cilvēku tipi. Tas ir diezgan liels vienkāršojums. Visos cilvēkos, pilnīgi visos cilvēkos, ir visi 12 zvaigznāji. Nav tāda cilvēka, kuram pēkšņi nav mežāža vai svaru zvaigznāja. Tas nav iespējams. Viens vai otrs no šiem arhetipiem, no šiem zvaigznājiem, var būt vairāk vai mazāk izteikts. Tā ir taisnība. Viņa intensitātes ir dažādi izteikts. Tas ir nenoliedzami. Bet ir visi 12 visos. Un ja mēs arī panalizēsim kaut vai dažādu zvaigznāju darbības, ko var darīt viens tās pašas darbības, ir pilnīgi vienāds. Dusmīgs var palikt auns, dusmīgs var palikt vēzis, emocionālais un draudzīgais, un jūtīgais. Abi var palikt dusmīgi, bet emocionālais pamatojums, kāpēc viens paliek dusmīgs vai otrs paliek dusmīgs, tās gan būs atšķirīgs. Bet ārējās izpausmes darbībās tur var būt ļoti līdzīgs. Un tas ir, kāpēc reizēm saka, bet tur astroloģijā nekas nestrādā, tur viss taču ir vienādi visiem. Pagaidiet,
dziļākais pamatojums ir atšķirīgs, un tas jau ir unikāls. Un tas mainās no daudziem dažādiem ārējiem aspektiem, kas būtībā jau tie aspekti nav ārēji, tie ir mūsu paši zemapziņas procesi. Padomus var dot gan mežāži, gan strēlnieki. Ārēji viens tās pašas darbības, bet tas piepildījums, kā viņi dos un kāpēc viņi dos, būs ļoti atšķirīgs. Motivācija ir atšķirīgas lietas. Runājot par šiem zvaigznājiem, jā, tur viņiem ir dažādas šie īpašību apraksti, un tās viens no tādām fundamentālām lietām, lai saprastu, kas ir astroloģija, bet te ir vēl viena lieta. Ja mēs sākam rūpīgi analizēt tos aprakstus, un tad jau tad, kad sākam izprast zvaigznāju darbību, šī arhetipa darbība mūsu zemapziņām, tad būtībā mēs nonākam pie tā, ka zvaigznāju būtība ir izsakama ļoti, ļoti īsi pāris vārdiem, kā kvintesence. Un visas tās daudzās īpašības un darbības un emocionālās dažādības izriet no šīs kvintescences, kas šim vienam vai otram zvaigznājam ir. Būtībā pastoties uz vedisko horoskopu pēc dienvidu stila, ja, kurš ir šāds četrstūris, kur katrs mazais četrstūrīts ir zvaigznāji, ja, šeit ir pacentāmies uzrakstīt ļoti īsi un koncentrēti katra zvaigznāja to principiālo nozīmi, kas viņam ir. Un tas palīdz labāk saprast to, ka mums visiem ir visi zvaigznāji, un viņi visi darbojas noteiktos brīžos. Ja? Tad pirmais zvaigznājs ir auns, kas būtu klasiski zināms, sanskritā meša, ja? No to saistās konflikts. Tā ir ienākšana pasaulē, tas ir zināma mēra konflikts. Tā ir mana robeža paplašināšana. Ja? Tas ir nenoliedzami zināms konflikts. Ne jau vienmēr konflikts ir lamāšanās un kaušanās. Ja? Tad otrais zvaigznājs, tad vērsis, ja? Auglība. Trešais zvaigznājs dvīņi, mācīšanās, vēzis tālāk. Ceturtais jūtas, bailes, emocijas. Lauva, piektais. Mans personīgais, mans es pats, jaunava, loģika. Septītais zvaigznājs. Svāri saplūšana, skorpions, ārdīšana, strēlnieks, mācīšana, mežāzes, meistarība. Ūdensvīrs, tas ir kolektīvais, zivs intuīcija. Un mums visur darbojās šīs īpašības vairāk vai mazāk izteikts kaut kurā momentā. Un tur vēl var pavērot arī tādu lietu, ka tie, kas ir pretī viens pret otru novietotie zvaigznāji, piemēram, es, lauva, ego un 11. zvaigznājs ūdensvīrs, kolektīvais. Kolektīvais un es, ego, tie ir pretmeti. Viņi līdzsvaro viens otru, vai teiksim arī intuīcija un loģika un mācīšanās. Intuīcija pie zivīm, un viņām tieši pretī būs jaunava, kas ir loģika. Un šeit ļoti bieži ir tas, ka cilvēks, kurš sevi uzskata pa jaunavu un visu laiku mēģina sevi attīstīt visu to, kas saistīts ar jaunavu, viņš jau nepilnveido sevi. Sevi pilnveidojot, tev ir jāmācās pretējais – intuīcija. Bet tas jau ir jau tā dziļāks astroloģijas jautājumi. Bet būtībā jā, tad šie ir dziļi, fundamentāli arhetipi, kas mums visiem ir zemapziņā, un viņi izpaužās mūsu dzīves laikā, nepārtraukti. Līdzīgi mēs varam paskatīties arī uz to, kā tad izpaužās zvaigznes. Jeb sanskritā saka grahas. Saule, jeb sanskritā surja. Tātad es pats, ego, mēnesis, mans prāts, manas emocijas. Kuram nav prāts, kuram nav emocijas? Ir kāds tāds cilvēks pasaulē. Jupīters, tātad zināšana nodošana, pieredzes nodošana tālāk citiem. Rahu materiālisms, Merkūrs mācīšanās princips, Venēra kaisle, Ketu garīgums tīrā formā, Saturns strādāšana, Mars impulss darbībai. Tas ir tāds ļoti koncentrēts formulējums, kas tad ir planētas, jeb grahas, jeb zvaigznes mūsu dzīvē. Tie ir arhetipi. Protams, ka viņu nozīmes ir daudz dažādākas un vēl plašākas analizēt kopumā, bet tā ir tāda kvintesence saliekot kopā. Jā, kāpēc tad Merkūram tā kvintesence ir mācīšanās? Parasti mēs tur sakam loģika, komunikācija. Jā, viss jau pareizi. Kāpēc tas viss vajadzīgs? Kāpēc vajadzīga loģika un kāpēc vajadzīga komunikācija un kāpēc vajadzīgs kustīgums? Lai tu apgūtu jaunas pieredzes, jaunas zināšanas. Tas tā ļoti vienkāršot sakot.
Protams, ka to īpašību tur ir daudz plašāks stāsts, bet šis ir tas kvintesens, kas savēl kopā. Un mums visiem kaut kas dzīvē ir jāmācās. Mums visiem ir kaut kādā brīdī sava pieredze jānodod tālāk. Mums visiem ir jāatrod sevī kaut kāda impulsa savai darbībai, un mums kaut kad ir jāstrādā metodiski, plānveidīgi, sistemātiski, kā tas ir pēc Saturna, un kaut kad mums ir jābūt ļoti radošiem un kaislīgiem, un kāds ir pēc Venēras, jeb Šukras principu. Nu, un tad šādi saliekot kopā, mēs nonākam pie tā, ka astroloģija tātad ir zinātne, kas ļauj spriest par mūsu zemapziņas arhetipu darbību pēc ārējām materiālajām izpausmēm. Tā ir viena no versijām. Varbūt kādam ir kāda cita versija, varbūt pēc kādiem gadiem panāks citas teorijas. Joprojām apgalvošu pie tā, ka ļoti stingri pamatojuma materiālā līmenī noformulējumu, kā strādā astroloģija, mums īsti nav, bet tas jau nenozīmē, ka viņi nestrādā. Viņš paliek šis formulējums, tā kā tas ir vēdiskajā filozofijā, jā, ka tās ir dievību izpausmes, bet dievības jau ir tie arhetipi. Tā kā katrā ziņā šī ir viela pārdomām, kas man būtu noderīgs no astroloģijas vai numeroloģijas, kā es to varu izmantot savā dzīvē.